Labrīt, šī ir 4. mūsu kamīno diena, un kas mums sagaida aiz loga, lietus un prognozes saka, ka visu dienu līs. Un šīs kontekstā ir baigi sūtīga informācija ienākusies. Kaut kur esam vienu no lietsmēteļiem atstājuši. Sākotnēji vakarā iemācoties likās apartamentu, viss ir kā ok. Forši bija snaku groziņš, atstās mums čips, auglīši, bet pārējais viss tur bija pat sīkmēm kaut kas tāds. Nav naktslampiņas pie skapīšiem, sāls elementāri nebija atrodams. Kaut kur lampiņa ir vienkārši spuldza. Bet ar ko reiķinājāmies, riskējām, jo šis bija viens no vienkāršākajiem, lētākajiem variantiem, jo parasti mēs tajā pašā dienā rezervējam, kad jau viss noteikti labie, lētie varianti iztvērt. Un šie apartamenti bija jauni bookingā, tur pat bija speciāla atzīme, ka būs 11 eiro atlaide, jo tikko mēs kaut kam 2. vai 3. viesi. Saimnieks ļoti draudzīgs, smaidīgs, un angļu valoda gan viņam bija tāda. Viņš pats teica, small English. Bet sapratāmies, atslēdziņas nodeva, aizskrēja. Ļoti forši pēc tam vēl bookingā nokomunicēja, pajautāja, vai mums nevajag kaut kādu papildus informāciju, kur aiziet pārēst, kur iepirkties. Tur arī sarakstījāmies ar Google Translate palīdzību. Ko dodamies pārēst brokastiņas, un tad jau sāksim 4. dienas ceļu no Kalba Darei līdz Padron. Un neparādīja pašu galveno prikolu. Šis bija no mūsu gultas. Tāds monos pilens. Nezinu, kādam jaunolātēm baigi ok. Bet mums nebija tieskārti. Nevar ne pagriezties, ne negriezties. Katrs sabužināt par savu. Pateicoties Sīvai atrasinājām manu pakapu. Es teicu jaunā pončo. Šis ir riktīgi saķūningotais variants. Te, kur kaut kur nadziņš ir caurspīdīgs. Atstarotājs uz muguras un krietni biezāks par tiem Decathlona. Wow. Šeit mums jau vakar it kā bijām, bet vienalga skaisti. Un temperatūra patīkam, silta. Mana foršā komanda. 2 lielākās varonas. Viena saimniecības vadītāja, un otrs pusaudzes, kas lauž savus visas. Visu audzina raksturu. Visu laiku non-stopā diezgan pamatīgi līst. Pončo glāb dzīvību. Un sapilmē neko daudz nesanāk, tāpēc kameras baidās no mitruma. Ievelkam elpu, padaramies un ejam tālāk. Milzīgi maizes klaipa izmēra krosāni. Kur mani plaukst, manis plaukst izbārs divas. Un šīs ir ar šokolādu. Kumalīša tēja, zero koliņa. Ceļa zīmes Santiago. Ar auto ir 30 kilometri. Gasa savu ausi. Divu vecīt negribu? Negribu. Kur tu neaizbrēc, es gribu viņu paglāt? Šeit cilvēkiem ir apnicis kaut ko nest, viņi visi nafig ir pametuši. Tur viņi ir pārāk daudz manis.
Dzīvi dārts, tas noteikti būs izmars. Kas? Tas vajag. Re, kur viens ir Timberlandiem ādas nācis. Nu, vispār sakts. Nu, malacis, nu tāds nu. No dienas beigās pievarējām 20 km, esam apartamentos. Tagad slinkums kaut ko rādīt. Nofilmēšu rīt no rīta, kad būsim jau nesagatavojušies iet prom. Šodien vispār pilnīgi lietaina diena, visi izmirkuši, visi noguruši. Un taisīsimies iet atpūsties.